vai ir svarīgi, lai elektriskajai zobirstei komplektā būtu iekļauts ceļojuma futlārs? Pa lielam nē, protams, tas nekādā veidā neuzlabo to, cik labi šī zobirste ir. Tas vairāk atkarīgs no jums, kā jūs plānojat šo zobirsti izmantot. Piemēram, mēs zinām, ka daudz pērk elektrisko zobirsti, bet viņi uzreiz zina, nē, es neņemšu viņu līdzi, jo viņi varbūt ir pārāk dārgi, man viņi bail salauzt vai, pieņemsim, atstāt viesnīcā. Bet, piemēram, man tas futlārs ir svarīgs, diezgan bieži sanāk braukt komandējumos, līdz ar to ir forši, ka to zobirstu var ielikt kaut kādā drošā ceļojuma futlārī, un zināt, ja arī tās somas lidostā tiek mētāts iekšā un ārā no lidmašīnas, tad viņai nekas nenotiks. Un otrā lieta, ko es ņemtu vērā, ir, vai šos futlārus var nopirkt pēc tam atsevišķi. Piemēram, Philipsam ir vairāki modeļi gan ar, gan bez ceļojuma futlāriem, taču pēc tam atsevišķi šos ceļojuma futlārus nav iespējams nopirkt. Turpretī Oakley'am vairākiem modeļiem, arī ne visiem, bet vairākiem modeļiem var nopirkt atsevišķi šos ceļojuma futlārus. Tur vienkārši jāsaka konkrēti, kāds modelis jums ir un vai viņam ir pieejams. Bet vienalga, vai jums būtu Philips, Oakley's vai varbūt vēl pat kāds cita elektriskā zobirste, mums ir arī šādi te diezgan palieli universāli ceļojuma futlāri, kur iekšā var ielikt. Mēs testējam visas elektriskās zobirstes, kas mums šeit zvieciņas, viss tur lien iekšā, atskaitot bērnu Philips for Kids, jo viņi ir vienkārši ļoti liela. Bet viss pārējais šeit iekšā der, un vēl var ielikt klāt 2 maizes galviņas, un šāds te ceļojuma futlārs maksā tikai 5, ir rozā krāsā, un tāds pats arī zilā krāsā pieejams.